Sveiks, lauksaimnieki! Tiešām rapsis izskatās šobrīd labi. Un no tādām aktualitātēm uz lauka, kas jāplāno, galvenā fungicīdas mizinājums. Slimību spiediens ir tiešām jau augsts. Sveiks, lauksaimnieki! Kā jau iepriekš solījām, tik tiešām šodien esam Vidzemes pusē. Tad nu dodamies aplūkot ziemas rapšu un ziemas kviešu sējumus. Šis pavasaris mūs priecē ar patiesi skaistiem laukiem. Galvenie izaicinājumi patreiz tie ir laikapstākļi. Un mūsu komandā ir kolēģi Ingrīde, kas detaļās spēj saprast, kā rapsis jūtās patreiz. Ja mēs ziemā tiešām baidījāmies, kā rapsis izskatīsies pavasarī, tad paldies visiem spēkiem, kad ziema nebija tā skarbākā. Un tas, ko mēs te redzam, tiešām priecē sirdi. Protams, ir savi izaicinājumi, ko mums tagad parāda pavasaris, un to arī mēs starp šķirnēm varam redzēt, kura ir vairāk jutusi šos skarbos apstākļus. Es domāju, tieši tās zemās temperatūras, kas iespaidoja attīstību. Šobrīd, kāds rapsis izskatās, mēs atrodamies Vidzemē, Ziemeļu Latvijā. Un rapsis ir tiešām skaists, ir attīstījies centrālais dzinums, sānu zari. Ja paskatāmies arī zemāk, viss notiek tā kā pēc grāmatas. Ceram, ka visas kārtas sakritīs un viss būs kārtībā. Uzspēlēsim spēli. Man rokās ir 5 Invigo rapša šķirnes. Vai vari pateikt uz lauka, kura ir kura šķirne? Pieņem tavus noteikumus, nu mēģinām. Invigor 2050. Šī šķirne atšķiras no pārējām mūsējām ar to, ka viņai ir vidēji strauja attīstība, ziedēšana arī ir vidēji. Tātad mums ir jāmeklē šķirne, kura nav pilnībā atvērusies, kurai centrālais dzinums attīstās vienlīdz ātri ar sānu dzinumiem. Viņa nebūs no tām, kas ir ar izteikti tumši zaļām lapām. Es lieku kārtas un saku, ka šī ir 2050. Ko lai saku? Bingo! Paldies! Šī šķirne veido liela auguma augus, tātad saimnieki, tie, kas nežēlo uz mēslojumu, arī padomā par regulātoru. It sevišķi pavasarī. Ļoti laba izturība pret slimībām, un šī ir no jaunajām šķirnēm, no mūsu piedāvājuma, viena no tām, kas ir izturīga arī pret dzelteno rāceņu vīrusu. Invigor 2040. Es teiktu, ka šī ir Invigor 2040. 2 no 2, precīzi. Viņas attīstība pavasarī nav straujākā. Un te mēs arī redzam, kad augi ir attīstījuši vēl pagaidām tikai zaļos pumpurus, pāris ziediņi tikai sāk vērties, bet tas, ko šī šķirne dara, viņa visu spēku koncentrē sānu zaru attīstībai. Ja mēs paskatāmies arī uz pēdējo gadu pavasariem, tad viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tās salnas. Un tāpēc saimniekiem es arī teiktu, ka ir jāsēj šķirnes ar dažādu šo attīstību, jo tad mēs samazinām riskus. Un pat cik 2040 attīstās lēni, tad pie lielām salnām šai šķirnei tie zaudējumi, jeb tā ietekme no tām zemām temperatūrām būs krietni vien mazāka. Nu, vairs palikuši tikai 3. Invigor 1310. Būs šis. Kāpēc tā domā? Jo 1310 arī ir šķirne, kura strauji neattīstās pavasarī,
Viņai straujā attīstība ir rudenī, bet pavasarī viņai nav šī straujā attīstība. Tikai tagad sāk vērties pirmie pumpuriņi vaļā. Tāpēc es saku, ka šī būs 13-10. 3 no 3. Trāpīts. Nu, palikušas 2. Ņemsim šo. Un tā ir jaunā šķirne Čita. Kā? Es laikam riskēšu un teikšu, ka šī varētu būt Čita. 4 no 4. Čita no mūsu šķirnēm zied gandrīz visātrāk. Bet tāpat laikā mēs zinām, ka iepriekšējās naktīs bija diezgan liela mīnusi. Un ja mēs paskatāmies uz augiem, jā, kāti ir iekrāsoti lillīgā tonī, bet par to nevajag uztraukties, jo nāks siltākas temperatūras, tas zilums pazudīs vienkārši. Tas, kas mums ir galvenais, lai ziedpumpuri visi būtu dzīvi. Un ja mēs te paskatāmies uz augiem, tad te viss ir kārtībā. Čita ir piemērota agrai sējai. Tā ir vienīgā šķirne no mūsējām, kuru mēs iesakam sēt ļoti agros sējas termiņos, jo viņa nesteidzīgi attīstās ne tikai pavasarī, bet arī rudenī ļoti nesteidzās. Viņa vairāk taisa atkal to sānu dzinumus. Tagad nevar redzēt tik izteikti, bet ja mēs būtu rudenī, tad viņa būtu tā kā tāda maza slotiņa. Tā, Uģi, kas tad man tur ir palicis? Te redzi ir āķis. Nav šķirnei nosaukuma. Vai tu vari uz lauka pateikt, kas tā ir pa šķirni pēdējo, kas palikusi? Ok. Šis uzdevums, es teiktu, Uģi, ir viens no grūtākajiem. Es saku, ka šī ir tuba, ko tu esi te iesējis. Vai ir trāpīts? Precīzi. Tuba ir mazais karēvis. Viņa nav liela auguma šķirne. Viņa ir elastīga šķirne, viņa nav tik jūtīga uz dažādām augsnēm, un ziedēšana ir samērā agri. Ingrīda, 5 no 5. Liekas, šīs šķirnes tu pazīsti kā cilvēkus ar savām īpašībām. Varbūt vari pateikt, kas visām Invigo rapša šķirnēm ir kopējis? Jā, man viņas arī ir mīļas, kā tiešām ar cilvēciskām īpašībām, joprojām ziemcietība, otrā vietā elastīgums, jo laika apstākļi mums ir ļoti izaicinoši, un tas ir svarīgi, lai pie dažādiem šiem neprognozējamiem laika apstākļiem viņas spētu parādīt to savu potenciālu, un beigās mums būtu tās foršās ražas. Bet neaizmirsīsim, ka šķirne, tas nav tikai šķirnes īpašības. Ja mēs gribam tikt pie tām labajām ražām, tas ir tā kā daudzi puzles gabaliņi, un rapsim patīk precizitāte. Tātad jāpievērš uzmanība arī visai audzēšanas tehnoloģijai. Paldies, Ingrīda! Mēs tad ar Māri turpināsim par turpmākajiem darbiem. Tas, ko Māri to vēlējos parādīt, šajā laukā rudenī tika lietots butizāna avant, un varam pastīties, kā izstās sējums patreiz. Es teiktu, ļoti labi, nezāles nav redzamas, pilnīgi konfekte. Galvenais, pavasarī herbicīds nav lietots nekāds cits. Ja, bet tiešām izskatās tīrs. Visu to, ka tā sāma atliekas vēl tagad, var redzēt, ka ļoti daudz ir. Tieši šajā sējā sēts. Ļoti labi izskatās, ka ir nostrādājis. Un no tādām aktualitātēm uz lauka, kas jāplāno, galvenā fungicīds mizinājums. Un tas jau šajā laukā noteikti ir plānots tas pats mūsu jau jaunais risinājums revides, vai ne? Ar kādu devu? 0,8 plānojam. Ļoti labi izvēle. Ar apsi tik tālu viss ir skaidrs. Tālāk dosimies aplūkosim, kā izskatās kviešu vidzemes pusē. Situācija ar zemes kviešiem pat labāk patiesībā nav viennozīmīga uz visiem sējumiem. Šeit konkrēti, kur ir kvieši pēc kviešiem un minimāli augsnes apstrādē, slimību spiediens ir tiešām jau augsts. Šeit fungicīds jau ir nosmidzināts, tika pieņems lēmums prieksors ar kurbatūru, jo, kā redzam, ļoti spēcīgi ir attīstījusies dzeltenplanku mainība, un šogad atkārtotajos kviešu sējumos to novērojam intensīvi.
bet apsekojot arī citus lauku slimības, ko šogad var novērot, ir gan tā pati miltresa, pelēku planku mainība un Kurzemē esam atraduši arī brūno rūsu. Manuprāt, pie šādiem laikapstākļiem T1 smidzinājumam ir būtiska nozīme, lai mēs varētu aizsargāt augus pret slimībām. Bet tas, kas vēl ir īstenībā aktuāli, tā kā tiešām daļa no saimniekiem jau nosmidzināja pirms šīm salnām pirmo fungicīdu, daļa tikai smidzinās noteikti tajā brīdī, kad jūs skatāties šo epizodi. Bet tas, kas ir mūsu produktos, tāpat ir Revisol kā darbīgā viela. Viņa strādā labāk šādās vēsās temperatūrās, ja mēs salīdzinām ar citām darbīgām vielām. Un otrs, kas noteikti arī ir jāpiebilst, kā plus mūsu fungicīdiem, tas ir tas pats piraklistrobīns, kas, es teiktu, šādos ekstremālos stresa apstākļos noteikti dos savu pienesumu arī tieši, lai uzlabotu šo fizioloģiju augā. Tā kā tie, kas ir nosmidzinājuši, nestraucamies, fungicīdi noteikti strādās. Ja vēl neesi izvēlējies T1 risinājumu ziemas kviešiem, tad teicams risinājums ar plašu slimību spektru ierobežošanu būs priekšsvars ar kurbatūru, Kapalo Revī vai Balaja. Un, protams, atceramies arī par otro regulātoru. No mūsu puses tīri atgādinot, tāpatās ieteikams lietot vai nu Medex Max, vai Medex Top, vai Medex Top plus Turbo, lai novērstu potenciālo veldes risku. Noslēgumā vēl viena aktualitāte par zirņiem un pupām. Ja līdz šim vēl neesi paspējis tikt uz lauka ar šo dalīto korumu devu, tad šis gads noteikti būs no tiem, kad ir jāapsver iet ar vienreizēju ar pilno korumu devu. Paldies, ka skatījāties un tiekamies uz lauka!